Jā, mani sauc Jānis Vīgans, kā Edgars teica, esmu certificēts būvinženieris un šodien padalīšos ar savu pieredzi par ēku tehnisko apsekošanu. Tad, kad veidot to prezentāciju, sākumā domāju, ka nebūs liederīgi rādīt tur simtiem bildes ar sliktām vietām tā tālāk. Tāpēc domāju, ka sākumā pieskarsimies vispār normatīvai bāzei, kas to tehnisko apsekošanu īsi paskatīsimies, kas to viņu regulē, nosaka, un kas tur ir minēts un tā tā. Pirmais par būvu tehnisko apsekošanu, tātad tas ir būvu normatīvs LBN 405, 21. gada redakcija, un kas tur ir teikts. Un tur ir tādi termini kā tehniskā apsekošana un tehniskā izpēte. Tāpēc svarīgi nejaukt ar vizuālo apsekošanu šos terminus. Vizuālā apsekošana tā ir minēta pārvaldnieka vairāk orientēsies 907. noteikumos. Tā ir vizuāla apsekošana. Šis normatīvs tieši nosaka ēkas tehnisko apsekošanu, un to tiešā veidā novērtē ēkas tehnisko stāvokli faktisko. Un tehniskā apsekošana, tehniskās apsekošanas atzinums, varat redzēt, ir tehniskā izpēte arī tāds minēts termins. Tehniskā apsekošana ir pamats tālāk tehniskās izpētes veikšanai. Kā piemēru var minēt, ja tehniskajā apsekošanā atklāja ēka ir izteikti plaisājuši nesošās sienas vai deformējies izteikti pārseguma kāda konstrukcija, tehniskā apsekošana ar to arī aprobežojas, kad tiek konstatēts šis te piefiksēts fakts, kad ir virsnormatīvas izlietas, ir bojājumi. Un tālāk šis speciālists uzdod veikt šī pārseguma vai konstrukcijas tehnisko izpēti. Tehniskā izpēte tas jau ir cits dokuments, tas jau ir nākamais solis. Tur jau ir atsegumi, laboratoriskas pārbaudes, un tur jau sniedz konkrētu atbildi, kas ir šim vainu problēmu pārsegumam, cik tas ir bīstami un ko tālāk darīt. Tāpēc bieži vien tiek jaukts, kad pasūtījējs prasa, kāpēc tehniskā apsekošanā nav veikt šie atsegumi šai konstrukcijai, kas ir bojātā tālāk, bet normatīvs to skaidri gaiši pasaka, ka pirmais solis mums tehniskā apsekošana, kur fiksējam tehnisko stāvokli, un tālāk, ja nepieciešams, tad veic šo tehnisko izpēti. Un vēl ir tādi termini kā pirmsavārijas stāvoklis un avārijas stāvoklis. Šos arī bieži jauc terminus, sakot ēka avārijas stāvoklī. Avārijas stāvoklis, tas jau ir stāvoklis, kad jau ēka vai ēkas daļa ir sabrukusi. Pirms brīdi, kamēr viņa nav sabrukusi, viņa ir, pieņemsim, tas pats pārsegums izliecies vai tūliņās viņš taisās jau vizuāli redzams, ka viņu vairs eksploatēt nedrīkst, tas ir pirmsavārijas stāvoklis. Tātad, ja nav nobrukums šai konstrukcijai iestājies, tad termins lietojums, ka tas ir pirmsavārijas stāvoklis. Ja ir iestājies nobrukums, tas jau ir avārijas stāvoklis. Tās tādas nianses ir par terminiem tur. Par apsekošanu, kad tad viņa ir jāveic? Tas, ko normatīvs saka, kad periodiskās būvs eksploatācijas laikā neretāk kā reizi 10 gados otrās un trešās grupas publiskās un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tātad neretāk kā reizi gados publiskās ēkas un tā skaitā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas. Un tālāk, ja braucam uz leju, šeit ir minēts, kad tad mums viņa noslēguma jautājumos ir tāds salikti datumi, ka publiskās ēkas, kas ir nodotas pirms 14. gada, bija jāveic apsekošana obligāti līdz 24. gada 31. oktobrim, bet šodien par publiskām ēkām mēs nerunājam. Un tad šeit mēs redzam daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamu ēkai, kura nodota eksploatācijā pirms 2011. gada 1. novembra un kurai pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana. Periodisko tehnisko apsekošanu veikt līdz 31. gada 31. oktobrim. Liekas tālu, 31. gads, bet tā normatīvā ir ielikts, un tas nozīmē, ka ja mēs runājam par klasisku padomu laiku māju, kas, protams, pirms 2011. gada nodota eksploatācijā, un ja viņai nav veikta nereiz tehniskā apsekošana, tad līdz 31. gadam viņa ir jāveic. Ja viņa ir renovēta, pieņemsim, 2014. gadā, tas nozīmē, ka jums stājas spēkā šie 10 gadi. 2024. gadā jums bija jāuztais ēkai periodiskā tehniskā apsekošana. Tās tādas nianses, kas ir tehniskā apsekošana, ko saka normatīvs. Šai normatīvā ir diezgan detalizēti, viņš nav garš, bet tur ir pietiekami informācija svarīgi sarakstīta, kā veikt, ko veikt un tā tālāk. Labi, tālāk
Es izvēlējos šodien rādīt, iziet cauri. Laika mums nav daudz ļoti, bet es izvēlējos iziet cauri vienam reālam tehniskās apsakošanas atzinumam, ko taisīju, kāpēc izvēlējos tieši šādu. Tā ir 12 stāvu ēka, 103. sērijas koncepts, jo man liekas, ka šeit Valmieras šis reģions vispār Vidzemes, man liekas, izteikti ir 103. sērijas, dominē izteikti vairāk, ja nemaldos, Ko lūdzu? Un, jā, 103. sērija, tā ir 103. sērija, ir izteikti ar nesošām šķērsienām ķieģeļu. Solis 640, tas tāds standarta viņiem variants. Un kāpēc 12 stāvu paņēma? Tāpēc, ka viņi ir komplicētāk uzreiz automātiski. Mēs ejot cauri redzēsim, kādas sistēmas nāk klāt 12 stāvu mājā, bet iziesim cauri svarīgākiem pieturpunktiem, un tad mēs sapratīsim. Ja? Par plānojumu, jā, kā es teicu, nesošās sienas atbilstoši kā 103. sērija. Šķērsienas esošas, caurējošās, tās visi nesošās sienas. Jā. Tātad par tas, kas tehniskā apsekošanā tiek apsekots, sadaļas tādas, lieli bloki, teritorijas. Uz teritoriju varētu attiekties uz skaidrs, ka tas uz tā uz energoefektivitāti tiešā veidā neatiecas, jā, teritorija, bet tas, ko grib pieskarties bieži vien, tie ceļi un celiņi piebraucamie un tādi, viņi ir no ēkas celšanas laika un visi viņi ir nokalpojuši un beigti. Un bieži vien pieredze rāda to, ka tā problēma, kad ignorējot šos te celiņus pie ēkas renovācijas, skaidrs, ka būvdarba laikā brauc smagā tehnika, montāžas, viss notiek, un tie ceļi vienkārši tie celiņi asfaltētie, cik tas asfalts palicis, viņi vienkārši fiziski izšķīst. Visi viņi tehnikai smagai uzbraucot, ceļam krāniem, visiem pāriem, viņi izšķīst. Un tad sākas strīdi, jā, kad būvniecējs ir braucis pa viņiem, viņš ir viņus deformējis, viņš viņus ir sabojājis, kaut gan pirms tam jau stāvoklis paši redzat, ka tur uzbraucot tehniku, viņš automātiski beidz. Tāpēc tas ir liederīgi arī pievērst tam uzmanību, ņemt vērā, kad pēc būvdarbiem šie ceļi vienkārši, un arī sakārtojot apkārt teritoriju, viņi vienkārši būs spiesti arī sakārtot šo, tāpēc tas ir jāņem vienkārši vērā pie ceļu stāvokļa. Ja. Pārējais bērnu apstādījumu nožogiem, tas varbūt tādā veidā tiešām neatiecas. Par pamatiem, tādā secīgi ejot cauri ēkai par pamatiem. Tas, kas uz pamatiem attiecas, droši vien svarīgākais ir, kas raksturo pamatu stāvokli ēkai, tas droši vien ir tas, ka nesošās sienās plaisas ir vai nav. Jā, tas tiešā veidā norāda arī uz pamatu nevienmērīgu sēšanos deformācijām. Un hidroizolācija arī. Jā. Tas no pagraba puses droši vien, jā, ko ir redzams, ja ir kaut kāda izsālījuma, jā, un tā tālāk, kas kristalizējās sāļi, tad nozīmē, ka tur tas mitrums un viss no ārpuses nāk iekšā caur pamatiem, pamatu hidroizolācija vertikālai nepietiekami. Jā. Ja konstatē, ka nesošajās sienās augšā un pamatos pašos deformācijas nav, tad automātiski tiek secināts, jā, ka pamati ir atbilstoši būvniecības likuma, mehāniskā stiprības, stabilitāte prasībām, stāvoklis apmierinoši. Pagraba telpas ir sausas, jā, kas norāda arī sienas sausas, kad norāda, ka izteikts problēmas ar hidroizolāciju nav. Līdz ar to var izdarīt kaut kāds secinājums par pamatiem. Ejot tālāk par nesošās sienas. Es parasti cenšos paņemt schēmu, atzīmēt plānā, kas tad ir ēkai nesošās sienas, kuras ir šķērsienas, kuras ir pašnesošas sienas, iedot tādu schēmiņu, un tad te ir skaidri redzams, ka tas gan noder projektētājiem, gan arī pašiem iedzīvotājiem, lai saprastu to konstruktīvo schēmu ēkas. Jā. Tad redzam sarkanās nesošās sienas sazīmētas, jā, ir minēta biezuma tā tālāk, un tad ir šķērs sienas, jā, kuras nevar ignorēt, tās pilda telpiskās noturības funkciju, nodrošina telpisko noturību ēkai. Jā. Un tad jau, kā jau 103. sērijai, šie te ārsienas paneļi piekārtie, tie ir pašnesoši. Par nesošām sienām ir tas pats. Nesošās sienas tiek apsekotas, konstatēts plaisas. Nav plaisas, jā, 103. sērijai droši vien ir izteikti šo te pilastru atdalīšanās, jā, no pamatnes, kam ir arī savs izskaidrojums tehnoloģisks, jo šie te, varbūt kaut kur man būs precīzāka bilde.
Jo šie tiksim līdz tām pašnesošām sienām, jo šie sienas paneļi, kas ir 103. sērijā, viņi tā kā tipveidā turpinās, viņi šķērso šo izbirzījumu sienas. Viņi nav tā, ka viņš aiziet līdz ķieģeļa sienai un tad aiz sienas sākas otrs sienas panelis. Viņi šķērso sienas, nozīmē, ka siena, šī kas nāk ārā, šie pilastri šī vietā, katrā caur vienu paneli, viņi ir pāršķelti. Šī vietā tikai, kur ir logi, tur viņi konstruktīvi kopā. Un ja papēta oriģinālos ēkas būvēšanas projekts, tad šis te ir bijis risināts, kad šī vieta papildus tur stiegrojas, bet tajos laikos, kurš to darīja, kurš nedarīja, tāpēc šī siena caur vienu paneli ir pāršķelta. Līdz ar to apakšā, ja vēl pamats nav uztaisīts kārtīgs, tad viņi šķeļās no šie pilastri. Tas ir 103. sērija diezgan izteikta problēma, kas nav arī ļoti sāpīga un traka problēma. Tas uz ēkas nespēju un kopēju noturību nekādā veidā neietekmē, bet konstruktīvi tas ir jāsalabo, jāsasien atpakaļ pie ēkas un tas jāizdara, kas, protams, ir uz izmaksām. Šai konkrētai 12. ēkai tāda problēma nebija. Šeit bija viss ar nesošām sienām, viss kārtībā. Tas, kas vēl ir 103. sērijām, un arī ne tikai 103. kurām ir, 103. ir izteikti tas, kad ir dobie ķieģeļi sarkaniem māla tukšumiem, un sevišķi gala sienas un tā tālāk, un kas ir kāpņu telpas un lifta izbūves, kad mitruma un sals un viss nav aizsargāts, viņi šķeļās nost, visi plēšās tie ķieģeļi pušu. Bet cik ir taisīts tehniskās izpētes šīm sienām padziļinātas, tad tā aina arī nav tik traka. Tas erozijas dziļums ķieģelī ir pārsvarā nav vairāk pa 4-5 centimetri. Tas nozīmē, ka šo visu drūpošo daļu mehāniski notīra nost un ar remontu jau to visu atjauno un siltina pāri nost un visi kārtībā. Tā arī nav. Izskatās, varbūt tās bieži vien tās gala sienas un pilastri ir nodrupuši, tie ķieģeļi sarkaniem, bet nav tik traki, kā izskatās. Tehniski tur viss ir kārtībā. Šeit ir safiksēts viss, kas ir attiecās uz nesošām sienām, ārsienas, visas tās piefiksētas. Tad, piemēram, plaisas. Arī bieži vien ir plaisas, konkrēti šī ēka arī ir 10. stāvā, plaisas vertikāli izteikti ejot uz leju, arī 4., 3. stāvā izteikti vienā vietā ir plaisas. Pirmais liekas traki kaut kāda problēma, bet tādu papētot ēkas konstruktīvo schēmu plānu, var redzēt, ka tā plaisa izteikti ir šī vietā no visiem stāviem uz leju, un ko tas nozīmē, ja to iepriekšējo schēmu pavērtu, pagriezt atpakaļ, tad mēs redzētu, ka šīs ir nesošās sienas, un nesošām sienām pieslēdzas klāt šīs šķērsienas. Un šīs mezglis, kur ir nesošā siena šķērsiena, viņš vienkārši plīst puši, jo šķērsienas tās ir uz pārsegumu mūrēts virsū, un nesošā siena savukārt ir uz saviem pamatiem, konkrēti ēkai uz pāļiem. Līdz ar to dažādas sēšanās ir, un tas ir tīri loģiski, ka tur tā siena plīst, un tur špaktelē un darās, un viņi tur plīst un plīst un plīst. Nav vērts viņu mocīties, vienkārši tā plaisa viņa tur ir, un tur viņa arī būs, un tas ir normāli, ka viņa tur ir. Viņa vienkārši vizuāli jānosedz, vienalga ar līsti vai ar kādu dekoratīvu elementu. Un tāda viņa tur arī paliek. Līdz ar to tas, izpētot plānus, tā konstatēja, ka nav nekāda padziļināta izpēta šai plaisai nepieciešama. Nav nekādas nepieciešams tur enkurot kaut ko mākslīgi, viņu savilkt kopā. Tas tikai radīs papildus spriegums. Tie spriegumi pārnesīsies uz citām konstrukcijām un pārplīsīs kaut kur citur. Tas nav nepieciešams. Tāpēc arī kopumā tiek secināts, ka deformācijas plaisas, kas liecinātu par nesošo sienu, nepietiekam nespēju nav konstatēts, līdz ar to atbilst arī sienas mehāniskā stīvība, stabilitāte ir atbilstoša. Tāpat arī karkas elementi. Šai izteikti nav ēkai karkas elementi, tur sīs kolonas un tādas lietas. Līdz ar to tālāk ir tās pašnesošās sienas, ko mēs pieskārāmies, jau tās ir ārsienas paneļi, šie piekārtie paneļi. Pēc šiem paneļiem, kāda viņa schēma rekur šī vietā, kā es jau iepriekš minēju, paneļi šī vietā, viņi šķērso šo sienu, līdz ar to tur ir pāršķelts.
Pēc biezuma var noteikt ļoti viegli, kas tas ir pa paneli. Ja tas ir 300 mm biezs panelis, tad tas ir keramzīta betona panelis, jā, kas ir svarīgi norādīt informāciju, lai tālāk jau energoauditors jau var aprēķināt jau visu siltums, zudums precīzi tā tālāk. Ja tas ir robežās ap 240 līdz 260 mm ārsienas panelis, tad tas ir gāzbetona panelis, kas arī izteikti ļoti 103 sērijām. Un līdz ar to viņam modifikācijas tur pēc tiem centimetriem mainās. Viņi, jā, 25, vidēji 25 centimetri biezi šie te paneļā. Konkrēti šai ēkai 300 mm, tātad tas ir keramzīta betona panelis, kur bēniņos caur vēdināšanas atvērumu to var uzmērīt, jā, to var redzēt. Jā. Tas ir par pašnesošiem paneļiem. Jā, tātad ar tiem ir reti, kad problēmas izteiktas ar pašnesošiem paneļiem. Viņi uz savu pašsvaru guļ nostiprināti pie pārseguma, pieankurot paneļiem klāt un guļ šiem ķēļļsienām. Tur tādas izteiktas problēmas nav. Tur visa mehānisko stiprību, stabilitāte, viss ir kārtībā. Jā. Tad ir sadaļa, ejot tālāk, ir siltumizolācija, hidroizolācija, hermetizācija. Tās sadaļas arī, kas ir jāapskatās. Jā, teiksim, par hidroizolāciju tā jau pie pamatiem apskatīta sadaļa. Jā. Tad tālāk ir jākonstatē, kas ēkai ir vai nav kādas norobežās konstrukcijas mezgli papildus siltināt. Jā. Tad šī ēka jau redzams, ka šī ēka nekas tur nav siltināts papildus, kāda viņa ir. Tāda viņa ir, ne gala sienas nav, ne bēniņi nav papildus siltināti. Bēniņos ir oriģinālais padomu laikā siltinājums, kas visdrīzākais ir vai nu tur ir fibrolīts, vai tur ir keramzīts, jā, ar betonu izlīdzinošu kārtu. Tad tas arī tie pienākums nav taisīt atsegumu konstatēt, jā, ja nav tāds uzdevums precīzi, bet pieņemts vadoties, teiksim, no pieredzes, jā, ka tas varētu būt vidēji 20 cm biezumā, jā, fibrolīta vai keramzīta pērums. Jā. Svarīgi, protams, tur arī vēdināšana bēniņiem, jā, kur daudz kas ir aiztaisīts ciet, jā, lai nebūtu siltuma zudumi, jo augšējā sadale apkurē ir uztaisīta bēniņos, izolācija nav mainīta, skaidrs, ka tur ir liels zudumi, augstums nāk bēniņos, tad viss vienkāršākais ceļš aiztaisīt vēdināšanu ciet, bet, kas nav pareizi, jā, vēdināšanai ir bēniņos jābūt. Agrāk bija normatīvs, tagad viņš ir atcelts, bija LBN 211 daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Tur bija noteikts bēniņu un pagrabiem vēdināšanas, kad bēniņiem tur ir jābūt, ja nemaldos, 500 no laukuma ir jābūt gaisa ieņemšanai, tas respektīvi 1 kvadrātmetram gaisa ieņemšanas atvērumam jābūt uz 500 kvadrātmetriem grīdas. Jā, tas pats arī bija noteikts arī pagrabiem, kad, man liekas, 1/400, jā, tās attiecības, bet tos LBN atcēla, viņi apvienoja ar LBN 200 un šādas prasības vairs nav izvirzītas. Būs normatīvā par šo te gaisa apmaiņu precīzo, bet tādas prasības bija, to būtu vērts arī ievērot. Tālāk ir sadaļa svarīga pārsegumi, starpstāvu pārsegumi, bēniņas pārsegumi. Jā. Šeit jau mēs konstatējam, kas ir pa pārsegumiem. Šeit šīm tipveida ēkām ir pārseguma dobās plātnes ar standarta garumu 640, tāpēc, ka tās nesošās sienas ir pa asīm 640 un kāpņu telpām 320. Jā, standarta tas modelis, jā, plātnes biezums 220. Jā. Tas, ko konstatēja augšā konkrēti šajā lifta mašīna telpā, ir redzami notecējumi. Un šis būtu tas piemērs, teiksim, ja speciālists konstatē notecējums, ja šeit būtu stiegrojums sācis korodēt, stiegrojumam korodējot, viņš pamst augšā, viņš atspiež betona aizsargu kārtu, un tad betons krīt nost un paliek pliks stiegrojums. Jā. Tad tur jau ir process, kā saka, korozijas sācējs. Šī gadījumā vizuāli nav redzams, ka būtu spiests nost betona aizsargu kārtas. Nozīmē, ka stiegrojums savā tilpumā nav palielinājies, nav tik bojāts, līdz ar to nekāda padziļināta izpēte netiek tālāk uzdota veikt šim te pārsegumam, lai kaltu vaļā un skatītos stiegrojumu. Līdz ar to liek pieņemts lēmums, kad bojājumi ir stāvoklis, nav apmierinoši vai tecējumi. Tā pašā laikā ir redzams, ka tie tecējumi ir seni, jo pārsegums ir sauss, tie ir veci notecējumi, tas ir novērsts. Jā. Tātad speciālisti novērtē, ir pazīmes, pēc kurām var novērtēt, vai šeit ir nepieciešama padziļināta izpēte, vai tas ietekmē nespēju pārsegumam vai nē. Jā. Tāpat arī šī plaisa, tā ir garena plaisa starp paneli. Tas nekādā veidā arī izteikti neietekmē kaut kādu pārsegumā nespēju. Līdz to tiek
Arī bērniņos konstatēts ir no tecējiem, jā, šeit jau ir oriģināli par mazai vispār aizsarga kārta izveidota, bijusi panelim, jā, ir atspiesti nost, nokrit uz betona aizsarga kārtas, tiegrojums automātiski korodē, jā, tas pats arī šķērsojuma vietās, teikot redzami ir notecējumi, jau kas ir tecējis jumts kaut kādos laikos, jā, tāpēc. Bet nekas tas neliecina par pārsegumu nespēju. Tas ir tālāk ieteikumos mēs tiksim, kad ir šies te vietas ir jālabo, viņas jāremontē, tiegrojums atklāts nedrīkst būt, viņam ir jāatjauno šī te aizsarga kārta betona, lai viņš nepildītu savu funkciju. Nu, tālāk jau iet pārsegumi, te ir starpstāvu pārsegumi, viss tiek paskatīts, jā, un tālāk ir pagrabs arī, jā. Nu, pagrabi arī ir savi pagrabi ir ar pārsegumi, bieži vien ar bojājumiem, kas ir arī izteikti, kad ir plūdojuši dzīvokļi laika gaitā, ir notecējumi, ir arī atspiestas betona aizsarga kārtas, teiksim, tur, kur ir atspiesta tā betona aizsarga kārta, tur var arī novērtēt šī stiegrojuma stāvokli, ja stiegrojumam tur profilējums nav zudis un stiegrojums savu funkciju pilda, tad arī nekāds padziļināts izpētes tālāk neveicam. Uzdod ieteikumos atjaunot betona aizsarga kārtu, saremontēt un viss. Jā. Un kopumā tātad pārseguma stāvoklis vērtējums kā apmierinošs un stabilitātei mehāniskai stiprībai atbilstoši. Šeit konkrēti bija arī viens dzīvoklis no bērniņiem tecēja, viņam tur tiek sīkāk apskatīts tā tālāk, bet tas nebūtu šodienas tēma. Par būvs telpisko noturību, kā jau arī iepriekš minēja, būvs telpisko noturību šī gadījumā nodrošina šīs nesošās sienas, šķērsienas un pārsegumi, tas, kas veido būvs telpisko noturību pašu. Tā kā bojājumi šajos elementos visos nav konstatēti, jā, tad telpiskā noturība arī secinājums, ka ēkai viņai nav apdraudēta, nav pazīmes nekādas. Jā. Par jumtu. Tālāk ir jumts. Šai ēkai, teiksim, par jumtam ir svarīgi minēt, ņemot vērā, ka ir plakanie jumti un ruberoīdu segums, un tad tur tā atšķirība ir tikai tā, vai ir bēniņi, vai ir mikrobēniņi, jā, vai arī bēniņi nav vispār. Pārsegums uzreiz pēdējās, tas tā kā savietotā jumta konstrukcija, kas pilda uzreiz pārsegumu arī pēdējā stāva pārseguma konstrukcija. Svarīgi ir zināt ruberoīdam, jumta segumam, kad viņš būtu pēdējo reizi mainīts vai mainīts, viņš jau kausē tik vienam otru virsū un papildināts. Jā, jo ruberoīdam vidēji kalpošanas, tas, ko ražotāji saka, vidēji, teiksim, 15 gadi kalpošanas ilgums, tad to priekš renovācijas vajadzētu saprast, kaut vai šī gadījumā šeit ir bēniņas, nozīmē, ka jumts netiks siltināts, siltināti tiks šie bēniņi. Bet jumta segums ir, ņemot vērā, ka šeit konkrēti viņš ir mainīts pēdējo reizi 13. gadā. Tas nozīmē, ka jumta segumam ir kaut kādi jau 12 gadi nokalpojis. Ja viņam garantētais ir 15 gadi, tas nozīmē, ka pie renovācijas skaits, kad būtu jāmaina arī jumta segums jāatjauno. Ja netiek veikta renovācija, tad es rakstu, ka mājai tuvākajai 5 gadai jāplāno jumta seguma atjaunošana, jā, jo viņam beidz garantētais kalpošanas ilgums. Jā. Tas ir tāds atskaites punkts, pēc kura var spriest par to ruberoīdu segumu, labs vai slikts, jā, jo bieži vien vizuāli grūti novērtēt ruberoīds kā ruberoīds, bet viņš laika gaitā zaudē savu bitumu, savu elastību, jā, un sāk līdz ar to elastībai zudus, sāk parādīties mikroplaisas, un tad jau sāk saukties ūdens iekšā un tā tālāk. Jā. Un tas pats arī, teiksim, jāskatās konkrēti. Jā, šeit tiek piefiksēts parapeta augstums, kā jau teicu, šeit jumts nesiltinās, bet tām ēkām, kurām ir savietotie jumti, siltinās jumts, tad jāņem vērā, kad jumts uzsiltināsies, tad viņš aizies pāri parapetam. Tas nozīmē, ka šitien jārēķinās, ka būtu arī jāceļ visi parapeti, jāceļ uz augšu, jātais parapeta paaugstināšanas konstrukcija. Konkrēti šajā ēkai nekas nav jāmaina, šeit bēniņi siltinātos. Jā. Bet, kā teicu, tas ir jāņem vērā, tāpēc tas tiek piefiksēts, ka šobrīd parapets ir 15 līdz 20 cm. Skaidrs, ka jumta konstrukciju siltinās ar 20 un 25 un tā tālāk centimetri biezas siltumizlādes, kas jau aiziet pāri. Jā. Tad tas ir papildus darbs, kas jādara, jāceļ parapeta konstrukcija. Tāpat tās arī jāskatās, šis vairāk uz apsaimniekotā ir attiecas tiešā veidā sūnas. Jā, uz ruberoīdu segumu sūnas tas ir arī nekas labs, galīgi nav. Tas sūna, tas ir uzkrājis ūdens visu laiku tajā vietā un sāknis vispārējais bojā to ruberoīdu segumu. Tas ir reizi gadā jāuzkāp, tomēr šīs sūnas viss ir jānotīra nost. Jā. Šie sūna, visi pleķi uzaugumi. Jā.
Šī mājā ir salīdzinoši parapeti visi jau ir samainīti, jau visi pieslēguma skārdi samainīti. Jā, tā kā tādas tecēšanas viss ir novērsts, salīdzinoši labā stāvoklī tiek uzturēta ēka. Jā. Tāpēc tas ir svarīgi uzkāpt reizi gadā uz to jumtu. Man liekas, ka 907. noteikumi pat nosaka 2 reizes gadā šī vizuālā apsakošana jumta jāveic. Ir tas, kas attiecas uz apsaimniekiem pārvaldniekiem. Jumta nesoša konstrukcija, tad tiek fiksēts, kas lietas uz kanalizāciju šķērso, ja ir kaut kāda remonta darba un tā. Bet kopumā ieteikumos būs, ka jumta seguma maiņa ir jāplāno. Par balkoniem, loģijām, lieveņiem. Balkoni šai konkrētai ēkai nav, viņai ir loģijas, kā jau 3. sērijai. Loģijas ar nesošu konstrukciju ir no dzelzbetona pārsega un paneļu veidota, un tad ir margas. Konkrēti šai ēkai bija vienā dzīvoklī izteikts problēmas. Tur jau bija pat būvvaldes vēstule, jau piefiksēts un tā tālāk. Tai bija jātaisa margām, bija uzdevums uzreiz jau taisīt šim dzīvoklim padziļināt tehnisko izpēti šai te margai. Ja. Konkrēti tas ir tātad, kur šim te pieņemsim dzīvokli, viņš kaut kādā 10. stāvā, 11. ir, ja. Viņam marga ir izliekusies uz ārpa, kad 20 cm, 30 cm. Cilvēkiem bail, vai tur var balstīties un tā tālāk. Ja. Tas, kas ir nianse vēl, tas, kas ir normatīvā pateikts, tai pašā tehniskā apsakošanas LBN pateikts, ir, kad teiksim, šobrīd fiksēju margas augstums ir 97 cm. Šodienas normatīvs prasa, ka terasēs un loģijās un izstājās margām jābūt 1,10 m. Bet tāpēc normatīvā ir pateikts, ka ugunsdrošību un mehānisko stiprību tā tālāk. To nevar vērtēt. Tā ir jāvērtē pēc tā laika normām, tad, kad tā ēka ir nodota eksploatācijā. Respektīvi, ja tajā laikā šādas prasības bija spēkā, kad pietiek ar metra augstumu, nevar speciālists rakstīt, ka šīs margas neatbilst LBN punktam un nav 1,10 m augsts. Tāpēc LBN 405, tas pats ir ar ugunsdrošību pateikts, ka jāskatās, ja tā atbilst tā laika normām, kad ēka ir nodota, tad tā ugunsdrošība ir atbilstība. Tas pats arī par mehānisko stiprību stabilitāti. Tas, ka šodien pēc eiro kodiem konstrukcijas rēķina, tas un ir lielāka drošības koeficienta, tas nenozīmē, ka šīs padomlaika ēka konstrukcijas neatbilst eiro kodu prasībām. Tā nedrīkst rakstīt. Ja. Konkrēti šeit margai, viņai tur drīzākais iemesls viņam izliekums ir tas, ka sakarināts te bija puķu kastes augšā, šī vietā, un plus marga ir iespīlētā mūra sienās, un tai margai garums tur 6,5 metri, un visdrīzākais tas lineārais pagarinājums, kas ir bijis, viņai nav kustība bijis, viņš to margu, to augšējo lenteri ir izliecis visu uz āru. Ja. Bet nekādas pazīmes, ka laustu ārā to margu no sienas, tas stiprinājums nebija, bet skaidrs, ka deformācijas ir virsnormatīvas, un šāds stāvoklis ir neatmierinošs un neatbilstošs. Līdz ar to šādas loģijas ir jāremontē un jāmaina tās margas. Bet pie renovācijām jau nekur šādas vairs neatstāja risinājums. Man liekas, ka tā praksa ir iestiklot viņu un iestiklot, bet kad viņu iestiklo, jo šī vietā, ja šīs vietas siltina, man liekas, viņš noēd ļoti nost to loģijas vietu, un tad bieži vien tā šeit karkas vairāk nes uz āru un siltina šīs vietas stiklo iekšā loģiju, tad nezaudē telpu un šīs sienas tad arī nesiltina, man liekas, vairāk. Bet tas ir katra izvēle, kā to darīt. Jā. Tas būtu tur par margām, par loģijām tā tālāk pieskārušies. Jā, tad ir lieveņi ieejas. Tas varbūt tāds sekundārāk attiecas. Skaidrs, ka viņi deformējušies un tā tālāk pie renovācijas. Šī informācija vairāk projektētājiem noderīga, ka viņš izlasa šī tehniskās apskatīšanas atzinumu. Viņš skaidrs, ka ieliek šis lievenis jādemontē, jāizbūvē jauns lievenīs būtu, lai tas viss ir smuki un tā tālāk. Lai varbūt tās nav pakāpieni, varbūt kaut pandus un vienā galā izbūvēt un tā tālāk. Šie arī visi uz pagrabu un uz izstādes, tur tās pankūks jau viss ir izdrupušas jau, tur bez variantiem, ka tas ir skaidrs, ka jāmaina.
Tālāk kāpnes un pandusi. Kāpnes, jā, kāpnes ir iekšējā kāpņu telpa un ārējā. Šī gadījumā te ir konkrēti savienots jumta līmenis. Tas, ko normatīvs arī šodienas normatīvs nosaka, ka jumta līmeņa starpība ir lielāka par metru, viņas ir jāsavieno ar kāpnēm. Tad, respektīvi, ja ir kaut kāda jumtas līmenis, te ir augstāks par metru pa šo segumu, viņš pēc normatīva būtu jāsavieno ar kāpnēm. Jā. Tad, jebkurā šeit kāpnes ir izbūvētas, jā, skaidrs, ka kādas viņas ir tādas, viņas norūsējušas, ja šo te visu siltinu dara, tad jau kāpnes ar, protams, ka viņas tiek mainītas, jā, tās nokalpojušas. Jā. Tad ir iekšējās kāpnes, jā, iekšējās kāpnes tur konstruktīvi tiek apskatīts kāpņu laids, kāpņu laukumi nesošā konstrukcija, vai tur nav kādas pazīmes par kaut kādām deformācijām, jā, bet pārsvarā tā kāpnes tā nav problēma. Tik cik margas, protams, tās ir ar savu nolietojumu un tā tālāk, jā. Šī variantā konkrētais piemērs, pieņemsim, arī jāskatās šeit lietošanas drošība. Ja? Šitā ir izeja uz jumtu, tāds viņš konstruktīvi ir veidojās, kāpj augšā. Skaidrs, ka tev marga paliek zem ceļa līmeņa jau, ja? Šitien ir tiešais nokašanas risks. Nāc ārā, kaut kas sagriež galva un pāri margai iet pa kāpnēm lejā. Ja? Tāpēc tās tādas nianses arī, kuras pie renovācijas tā tālāk būtu vajadzētu viņas sakārtot, jā, vai konkrēti šī gadījumā. Tad attiecīgi margu kaut kādu paaugstina, kaut kādu drošību uztais. Jā. Šeit trūkst arī vertikālie posmi. Jā. Šis ir bīstam, ka stāv te pie margas blakus un viņi ir zem ceļgala līmeņa. Jā. Tad viņi arī 1,10 m būtu jābūt augstums. Un tas tiek piefiksēts, vienkārši jāņem vērā. Ieejas mezgls, šeit attapīgi ir uzlikts veitveris, no PVC konstrukcijas uztaisīts, lai neizdzesē. Jā, nianses arī ko, bet tas arī, kā es teicu, tas nav pārmetums. Tas, ko LBN 201 ugunsdrošības noteikti nosaka arī, ka, ja ir vairāk par 3 pakāpieni, tā ir noeja uz pagrabu. Ja ir vairāk par 3 pakāpieni vai augstuma starpība vairāk par 45 cm, jābūt margai. Tas nozīmē, neatkarīgi vai tev ir sienas abās pusēs, tev ir jābūt šeit margai, kur pieturēties jau vairāk 45. Šeit arī vairāk, bet šeit ieskatās, tad te ir marga uzlikta. Jā, tā kā tas ir tāds nianses, kas tiek piefiksēts, lai uzlabotu lietotāju drošību. Ja slīd kāja vai kas, tad nav kur pieķerties, jā, tāpēc jābūt šīm te margām. Tas ir, ko šodienas normatīvi saka, bet tā nav neatbilstība, kā es teicu. Jā, viņi nevar rakstīt kā neatbilstība, jā, bet tas ir ieteikums. Starpsienas tas ir sekundāri, tas varbūt neatiecās. Tur grīdas arī vairāki sekundāri, grīdas segumi vairāk izteikti droši vien koplietošanas telpās. Uz renovāciju satiektos, jā, koplietošanas telpās vai atjaunot, tas ir kāds stāvoklis, jā, kā kurā ēkā tas arī ir. Tad ir ailu aizpildījums, logi, durvis. Logi, durvis, tas ir arī jāņem vērā, jāfiksē, ka pieņemsim izēju uz jumtu. Šeit arī ir mazs slieksnīts. Ja siltinātu jumtu, tad šīs te aizaugtu cietas, ir 103. sērijām arī izteikti. Jāmūrē šīs te vietas uz augšu, ir samazinās durvis. Jā, tā ir nianses, kas jāņem vērā, kas tiek bieži vien palaista garām arī, jā, kad raugoties uz priekšu. Durvis, kur mainīts, kur viņas nav mainīts, stikla bloki, protams, jā, izsisti, viņi jau vairs nav energoefektīvi šie stikla bloki. Par logiem arī ir svētīgi piefiksēt logiem, kurā gadā viņi ir mainīti. Tas vairāk katram iedzīvotājiem būtu pašam jāvērtē. Mans tāds redzējums ir uzskats par tiem plasmas logiem, kad, ja šis loks ir citreiz ir stikla paketē, ir ražošanas datums, jā, tad viņu var redzēt, jā. Šis loks jau ir 10-15 gadi jau stāvēs, jā, tad pie renovācijas viņi, protams, būtu liederīgi nomainīt, jā, viņam jau tā energoefektivitāte nav vairs tik augsta, jā. Sevišķi, ja vēl tas ir līdzfinansējums, tad, protams, tas ir izdevīgi nomainīt. Jā. Ja tas tur ir loks mainīts pirms, 5 gadiem, jā, tad 3 stikla paketi, jā, droši vien tad viņš nebūs no tiem sliktākajiem. Jā. Bet, ja ir 10+, tad ieteiktu, ja tur ir 15-20, tad vispār bez variantiem, bet, ja ir 10+, tad pie renovācijas ieteiktu izsvērt viņus tomēr mainīt uz šodien efektīviem logiem. Jā. Tāks ir nianse evakuācijas izejas. Evakuācijas izejas, neatiecas uz energoefektivitāti tā tālāk, bet tas ir tiešā veidā uz lietošanas drošību. Jo normatīvs nosaka,
Arī šodienas normatīvs to nosaka, kad evakuācijas ceļos sliekšņi nedrīkst būt augstāk par 20 mm. Ja tās ir ugunsdrošās durvis evakuācijas ceļā, tad 25 mm. Ja? Nu, tad ejot cauri šīs evakuācijas durvis uz kāpņu no gaiteņiem uz kāpņu telpu, tad šeit mēs redzam, ka te jau ir jau visur ir 4 cm un tā tālāk, jā, šīs evakuācijas sliekšņi evakuācijas ceļā, kas ir paklupšanas risks. Jā. Līdz ar to tas pie ēkas renovācijas arī ir jāņem vērā, jādomā, kā šādas vietas novērst, lai evakuācijas ceļā šie sliekšņi nebūtu augstāk par 20 vai ugunsdrošām durvīm par 25 mm. Vai nu tur ir pandusiņš jāielē, jāiebetonē un tā. Skaidrs, ka vecām mājām tur tās grīdas ir līmeņi, ir visādi, jā, bet tas ir reāls paklupšanas vieta, tā ir šie sliekšņi. Tas pats arī attiecas uz evakuācijas durvīm. Tas, ko normatīvs nosaka, evakuācijas durvis ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, izņemot dzīvokļu durvis. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par 3 sekundēm. Tas nozīmē to, ka ja mums ir gaitenī evakuācijas durvis, evakuācijas ceļā, un viņas ir aizslēgtas, kā konkrēti šeit redzam šlepera atslēga. Šlepera atslēgas uzskata, ka tā atbilst, jo tā ir 3 sekundžu laikā atverama, bet daudz durvis ir vienkārši fiziski aizslēgtas, tas variants neder. Tās nav evakuācijas durvis. Ja jāevakuējas, neviens neatradīs, kuri neskries atslēgu meklēt, viņas ir 3 sekundžu laikā jāatver. Jā. Tāpēc tā ir arī neatbilstība, jā, evakuācijas durvīm. Tas ir ļoti svarīgs uz ugunsdrošību jautājums, kas tiek fiksēts arī. Jā. Es sevišķi šādās 12 mājās, kur ir evakuācija notiek caur dūmaizsargātu kāpņu telpu. Šeit konkrēti šajās augstceltnēs viņiem ir no gaiteņa nāk ārā, šeit ir obligāti atvērta bez loga priekštelpa, tā ir dūmaizsargāta. Ja? Lai, ja kaut kāds ugunsgrēks izceļās kādā no dzīvokļiem, viņš piedūmo gaiteni, bet viņš nekad nepiedūmos kāpņu telpu, kas ir 12 stāvi, kur evakuējās visi pa kāpņu telpu. Tie dūmi šeit ārā pa logu visi ir izies. Ja? Bieži vien ir aizmūrēti šie cieti, ja? Tad ir jābūt gaisa pārspiediena sistēmai. Tātad šīs visas ir neatbilstības, kas ir jāfiksē uz ugunsdrošību. Sevišķi tas ir šādām augstceltnēm ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Šīs evakuācijas un tā tālāk. Jā, ugunsdrošas durvis un ugunsdrošām durvīm jābūt obligāti aizvērējiem. Izņemot tos, ka normatīvs pieļauj, ka dzīvokļu durvīm nav jābūt aizvērējiem, pašaizvērējiem, kas aizver ugunsdrošas durvis ciet. Ja ugunsdrošām durvīm nav aizvērējs uzlikts, tad viņas, diemžēl, nav ugunsdrošas. Viņas nedefinēs kā ugunsdrošas. Viņas paliek vaļā, tad attiecīgi netiek nodalīti ugunsdrošības vairs nekāda nodalījuma. Tās vairs nav ugunsdrošas. Tas ir pārkāpums. Tātad durvis, pagrabs tur ir sarūsējis, viss tur slikti, tās viss, protams, viss ir jāmaina un tā tālāk. Durvis. Apkurs krāsas, tas konkrēti, tas jau vairs tā neatiecas. Jā, konstrukciju materiālu uguns izturība. Jā, tas, ko arī parasti pieskaros, ir atbilstība. Būtu svarīgi tiekties, protams, uz šodienas normatīvu prasībām. Jā. Skaidrs, ka tā nav obligāta prasība, bet tas būtu mērķis, uz kā būtu jātiec uz šodienas atbilstības prasībām. Ja paskatāmies šodien, tad, teiksim, ēka atbilst U1 klasē, jā, kur viens nodalījums būtu 2500 kvadrātmetri. Un tad, attiecīgi, dzīvokļi ir pēc normatīva noteikti kā atsevišķi ugunsdroši atdalīts telpas. Tas nozīmē to, ka visur šķērsojumi, kas iet uz šahtām, pagrabā, iet šahtās iekšā no pagraba un starpstāvu līmenī būtu jābūt ugunsdroši aizdarītam. Jo pretējā gadījumā, ja no pagraba viss ir vaļā, šahtas, jā, tad pagrabā izceļās ugunsgrēks un pa šahtu viss dūmi, liesmas iet uz augšu. Un visos dzīvokļos pārsegumi ir vaļā, šahtas nav ugunsdroši, tātad tiek piedūmots, apdraudēti visi dzīvokļi, kas ir tajā stāvvadā, jā, uz to stāvvadu, 12 stāvu augstumā. Tāpēc svarīgi pārsegumu līmenī šīs ugunsdrošības, ja tiek mainīti inženieru tīkli, tad viņi jau ir šie aizblīvējumi jāizpild atbilstoši mūsdienu normatīvu prasībām. Tātad uz kanalizācijas ir ugunsdrošā manžeta virsū, jā, un aizbetonēts starpstāvu pārsegumu. Vai arī ugunsdrošs šahts, bet ugunsdrošs šahts neviens dzīvokli reti kurš taisa. Jā. Tas ir svarīgi uz ugunsdrošību. Jā. Tātad arī 238 noteikumi nosaka dūmu detektors. Ja ir līdz 10 cilvēki telpā dzīvoklī, tad jābūt dūmu detektoram. Jā.
Ventilācijas šahtas kanāli, jā, nu, tur ir tīrīšana, jā, to vajag saprast. Būtu labi to tīrīšanu, ja tā būtu veikta nevis būvniekam uzdots to darīt un tad konstatēt, ka viņi nevar iztīrīt, viss ir aizdrūs, bet to būtu labi jau pārvaldniekam izdarīt pirms tam. Un 238. noteikumi arī nosaka, ar kādu regularitāti šīs ventilācijas šahtas ir jātīra. Tas viss ir normatīvā minēts. Šeit konkrēti ir tas darīts, ir kaut kādi tīrīšanas akti, tas tiek skatīts līdzi un tā tālāk. Jā. Iekšējā apdare, nu, tas ir sekundāri, jā, ārējā apdare, tas ar kontekstā ar visu, un tad ir tad cits būs daļas, tad ir iekšējo inženieru tīkli. Nu, konkrēti šeit 12. ēkai, protams, viņai ir tur sūkņi, ūdens spiediens, sūkņi, kas paceļ augšā, dabīgs spiediens, viņš no pilsētas tīkla nevar 12. augstumā uziet, tad tas sūkņu stacijas, bet tas ir specifiski uz tām, jā, un tad ir arī inženieru tīkli, tiek stāvoklis apsakots, kur kas ir mainīts, kur kādas izolācijas kopējā tāda bilde, kopējā aina tiek iedota par inženieru tīkliem, jā. Par kanalizāciju, par ūdeni, jā, viss, un tad apmēram var saprast, vai nu viņa tur ir lipināta kopā, viss mainīt pa posmiem, stāvadi ir mainīti, nav mainīti. Nu, tad tālāk jau projektētājs jau tad pieņem lēmumu attiecīgi, cik daudz maina. Šī ir ugunsdzēsība, tas ir specifiski uz augstceltnēm, jā, ugunsdzēsības sistēmas, kas ir, tas neatiecas uz 5 mājām un tā tālāk, jā. Tas arī apkure, paši skaitā apkure, jā, pārsvarā visām vecām mājām viencauruļu sistēma ar augšējo sadalu bērniņos, kas ir, protams, ļoti neefektīvi, jā. Skaidrs, ka viņas jāpāriet uz 2 cauruļu sistēmu, jā, efektīvs risinājums ir mana pieredze, un man patīk, kad ir liek kāpņu telpā liek stāvadu, jā, apkurs, un tad aiz horizontālo sadalu, kas ir katram uzskaiti var uzlikt, bet nu, tur ir mīnus, kad tad ir horizontāla sadala, tad ir apkurs caurulis iet pa dzīvokli. Pa dzīvokli, vai nu pa griestiem, vai pa zemi, tur ir jāvienojas ar katru dzīvokļu īpašnieku. Tur jādomā, kā to cauruli noslēpt, bet tad ir kāpņu telpā tikai viens stāvats, jā, cirkulācija un atzare aiziet uz 2-3 dzīvokļiem, kas ir ļoti efektīvi. Nekā būtu uz to stāvu dzīvoklī 2-3 stāvadi, tad nākamā 2-3, tad kopā jums tur ir 6 stāvadi cirkulē, nekā viens kāpņu telpā, jā, kas ir ievērojami efektīvāk. Jā. Un plus tad automātiski var uzlikt katram skaitītāju. Katrs taupa un tērē, cik viņš grib, jā, bet mīnus, kā no tās kāpņu telpas virs durvīm ienāk caurulis, nu tad kā tikt līdz radiatoriem. Tas daudziem ir, bet ja grib efektīvi un taupīgi dzīvot, tad tas ir variants, jā. Pārējais gāzes, jā, elektrība arī 238. noteikumi nosaka reizi 10 gados ir jāveic mērījumi elektrības, jo tas, kad ir alumīnija vadi, tas nenozīmē uzreiz, ka tas ir slikti, nekur nedara. To vienīgais mērījumi var pateikt, vai tas vads ir vadam izolācijas un vispārējais savienojumi beiguši kalpot vai ne. Tur jātais mērījumi, tur nav varianti, jā. Tā kā, nu, ir 18. gadā mērījumi veikti, tad nākamais 28. gadā jātais mērījumi, te viss kārtībā, jā, tur noteikums ievēro. Vēl ir noteikumos 238. arī noteikts, ir nozarkārbas, nedrīkst būt atklātas vaļā, vecā instalācija ir jādemontē, nedrīkst būt šādas, ir elektrotraumas reāls, te, kur savienojumi kaut kādi vecinies, tur nezinu, kas tur ir, tas ir arī pārkāpums, jā. Vājstrāvas, tas ir arī, jā, tur telekomunikāciju turētāji savilkuši, tur tīklu jūras, nemarķēti vadi, nu, tur arī pirms renovācijas to jau tur pārvaldnieki zina, kā risināt, izsūta vēstules, un kas atsaucas, kas ne, tos griež nost un miež tur nav ko. Jo sadāk ir hausā vienkārši bardakā lipināts klāt pie kūļa, tik liek nākamo un bez marķējumiem. Nē, vājstrāvas tīklos tur ugunsgrēks neizstājas, jā. Tie telekomunikācija tīkli, jā, tur nekas tur nebūs, bet, nu haus, nu tie bēriņos tur nevar izlīst cauri, jā, galdu, tur vienkārši visi nākuši un vilkuši savus vārdus, jā, reti, kurš nomarķējis, jā. Liftiem jāsako līdzi, protams, regulārām pārbaudēm, bez tām nedrīkst eksploatēt. Un tad ir kopsavilkums, jā, te ir tāds subjektīvs vērtējums, tāpēc, ka normatīvi nenosaka tehnisko nolietojumu, kā viņi noteikti ēkai, tāpēc te tāds inženieru subjektīvs vērtējums. Tagad ir pēc MK 116 noteikumiem, tagad ir vispār pēc jauniem noteikumiem ir nolietojuma grupas, tur V1, V2, arī pēc tādām var izteikt vērtēt. Ja. Un tad ir secinājumi. Secinājumos ir jāsniedz atbilstība.
būvniecības likumā ir izvirzītas šīs prasības, vai ēka atbilst mehāniskai stiprībai, stabilitātei, ugunsdrošībai. Tātad mehānisku stipri redzam, ka atbilst, ugunsdrošība neatbilst, jo ierobežot uguns dūmu izraisījuši izplatīšanās, tātad viss šie nav pārseguma aiztaisīt aizblīvēts, tātad var izplatīties dūmu pa visu ēku, nav arī durvīm aizvērēja ugunsdrošana tālāk un pamest būvi, teiksim, šķēršļi, esoši cilvēki tā tālāk. Vides aizsardzība, higiēna, tas tur atbilst, lietošanas drošība. Lietošanas drošība arī šie evakuācijas ceļā, sliekšņi, krišana, arī neatbilst, tad tas ir jānovērš. Akustika, akustika grūti novērtēt, to jau tikai tas tāds mistisks punkts, to tikai mērījumi varētu novērtēt, bet skaidrs, ka viņi neatbilst mūsdienu prasībām šīs vecās ēkas. Energoefektivitāte būvēm jābūt energoefektīvām. Tas nozīmē arī augšā ir apkurs cauruļvadiem, visur, kur izolācija jau nokritus fiziski nost. Skaidrs, ka viņi nevar nosaukt par energoefektīvu būvu. Tad jau aiziet ieteikumi atbilstoši tas, kas secināts, tur jau ir ieteikumi, kas ko darīt. Pamatiem tur speciāli remonta darbi nav nepieciešams, sienām arī speciāli nav nepieciešams. Pašnesošām arī nav, tad šūnu hermetizācija, visi starpstāvu pārsegumi, kur kādi bojājumi konstatēti, tad atjaunot nogruntēt stiegrojumu, atjaunot betona aizsargu kārtu tur tajās vietās, un tad jumtam arī, visam tādā veidā viss iedots pa jumtu, kāpnēm, pa durvīm, grīdu, ailu aizpildījumu, logi, durvis, Par ugunsdrošību ar, ka jāizdalīja pārsegumi, šķērsojumi, visu inženieru komunikāciju, lai atbilst normatīvu prasībām. Viss tas ir tas būtu jāvērtē, projektētājiem jāievērtē tajā visā pasākumā. Visi tie ieteikumi par katrām sadaļām, par apkuri, par elektrībām, mērījums regulāros veikt un tā tālāk. Tā tas būtu tas ieskats, tehniskā apsakošana, lai gūtu priekšstatu, kas tāda ir un kas viņā tiek fiksēts. Un šāds dokuments tad beigās galu galā dod gan mājas pārvaldniekam, gan iedzīvotājiem, gan ja viņi iet uz renovāciju, priekšstatu par kopējo tehnisko stāvokli, par atbilstību ugunsdrošībai, ko var uzlabot, un tā tālāk. Tā kā tas no manas puses būtu viss.